Janvāris. Janvāris ir tas laiks, kad mēs rūpējamies par saviem augļu kokiem. Noteikti vajadzētu balsināt augļu koku stumbrus, jo tas pasargā augļu koku no saules apdegumiem pavasarī. Mēs viņu nokrāsojam līdz pirmajiem zariem apakšējiem ar speciālu balsināšanas masu, vai nu viņi ir pulverveidā, vai nu viņi jau ir gatavi sajauktu veikalos, un nokrāsojam savu augļu koku stumbru. Tāda pavasara spilgtā saule, jo balsināšanas masa, viņa parasti ir baltā krāsā. Viņa baltā krāsa atstaro gaismu, un mums neapdegs augļu koku stumbrus. Šādā veidā mēs pasargāsim savu augļu koku no saules apdegumiem, no mizas saplaisāšanas, jo visbīstamākais, kas var būt augļu kokiem, tās nav slimības, bet tieši tas, ka viņam ir traumēta stumbra miza. Ja mums nepatīk balti augļu koku stumbri, tad ir vēl viens risinājums, kā mēs varam pasargāt savus augļu kokus no saules apdegumiem. Mēs iegādājamies varu sulfātu un sajaucam tieši tā, kā ir rakstīts instrukcijā. Ja mēs uztaisīsim stiprāku šo šķīdumu ar varas sulfātu, mēs apdedzināsim mūsu augļu koku, kas arī nav labi. Tātad, kas pa daudz, tas pa skādi. Tātad, ko mēs darām? Ar varas sulfātu iegūto šķidrumu mēs nosmerējam šādi ar rotiņu tā, lai viss stumbrs piesūcās un ir slapšs ar šo varas sulfātu. Varas sulfāts, ko viņš dara? Viņš dezinfikcē un drusciņi nedaudz arī nogalina tos kaitēkļus, kuri tagad ziemā mājo jūsu augļu koku stumbra visās šajās rieviņās mizā. Pēc tam mēs ņemam džutas maisu un apsienam ap augļu koku stumbru. Šādā veidā arī augļu koku stumbrs tiks pasargāts no saules apdegumiem. Vēl ko mēs varam darīt, ja mums nav džutas maisa, ja mēs negribam balsināt augļu koku stumbru, kā vēl var pasargāt no saules apdegumiem? Ļoti vienkārši. Mēs varam aplikt egļu zarus. Tieši tāpat kā mēs uz rozēm liekam egļu zarus, tieši tāpatās mēs varam augļu koku stumbram aplikt apkārt egļu zarus. Un arī būs savu veidu noēnojums. Pats galvenais mūsu uzdevums ir, lai mums tie augļu koki neapdeg pavasara saulē, kas ir visspilgtākā, visdedzinošākā no 15. februāra līdz 15. martam. Tad vēl, mīļie draugi, visdrīzāk arī būs sniegs, un sniegs atstaro gaismu, un šī gaisma spīd uz augļu koku stumbriem, un ir ļoti liela iespējamība, ka mums šie stumbri apdegs. Tas ir ļoti bīstami augļu kokiem, tāpēc mans ieteikums ir tomēr pasargāt augļu koku stumbrus no saules apdegumiem. Pavisam jaunus augļu kociņus, kurus jūs esat šogad vai pagājuši gadu iestādījuši. Ļoti grūti ir pēc jaunā gada teikt šogad vai pagājuši gadu. Īsāk sakot, pagājuši vasara vai aizpagājuši vasara vai pavasari jūs esat iestādījuši savus augļu kokus. Ko ar viņiem vajadzētu darīt ziemā? Uz ziemu viņus visus vajadzētu ierulēt agrotīklā. Baltā noteikti, nevis melnā. Šādā veidā mēs pasargāsim savu augļu kociņu no nosalšanas. Augļu koku stumbrus mēs balsinām tā, lai sasūcās tas šķidrums visās rieviņās. Jūs ziniet, tas pasargā ne tikai no saules apdegumiem, būsim godīgi, bet arī tie kaitēkļi, kas mājo tajā mizā, viņi mazāk lien uz āru pavasarī. Un tas, protams, ir ļoti liels bonus. Jebkurā gadījumā, ko mēs vēl darām augļu kokiem? Pastāstīšu jums, kamēr es te smērēju savu plūmi. Šī ir ļoti garšīga plūme. Vēl, ja jums dārzā ir peles vai žurkas, tad augstā ziemā viņas grauž augļu koku mizu. Jā, ja viņām nav ko citu ēst, viņas pārtiek no augļu koku mizas. Un ko dara peles un žurkas? Peles un žurkas viņas neskraida pa sniega virsu, viņas skrien pa sniega apakšu, viņas tādus tuneļus veido. Tāpēc, lai mēs pasargātu savus augļu kokus no grauzējiem, sīkajiem grauzējiem, kas ir tur zem sniega, pelēm un žurkām,
mēs pie augļu kokiem šādi nomīdam sniegu. Jūs ziniet, gan peles, gan žurkas ir tik stulbas, ka viņas pa sniega virstu neskries. Viņas vienkārši neies pie tiem augļu kokiem. Ja jums ir zaķi, ja jums ir stirnu uzbrukumi augļu kokiem, ko mēs darām? Mēs apkārt stumbram liekam sietu. Un šādā veidā arī šie dzīvnieki nevarēs apgraust augļu koka mizu. Ja jums nav sieta, var likt egļu zarus. Mēs laukos dzīvotām esam likuši arī egļu zarus, un tas arī ļoti labi pasargā augļu koku stumbru no grauzējiem. Ja jūs dzīvojat starp citu laukos un jums nav žoga, nestādiet tūjas, jo tūjas ir mīnākais ēdiens, kas garšo stirnām. Lūk, nu šādi es būšu savu plūmi apstrādājusi. Patiesībā šodien es visus augļu kokus te jaunā dārzā apstrādāju, ja balstināšu. Principā varētu, kā jau es teicu, tur džutas maisus likt un visu, bet man šogad nav tie džutas maisi tādā lielā daudzumā. Šajā dārzā man ir daudz augļu koku. Gan jau esošie, gan es pati iestādīju jaunos augļu kokus. Tāpēc nekādu audumu es te nepērku, ar ko viņus ciet, bet es viņus balsinu. Nu nekas, ka viņi izskatās balti, man jau nepatīk tie baltie augļu koku stumbri, ziniet, ka manā bērnībā, padomu laikos arī visos dārzos bija balti stumbri, un man kaut kā tas, nepatīk. Bet plus ir tas, ka tomēr ar Latvijas laikapstākļiem tā baltā masa, viņa ļoti ātri noskalojās nost. Tāpēc, ja jūs esat rudenī jau balstinājuši savus augļu koku stumbrus, mans ieteikums ir tagad tomēr iziet ārā dārzā un pārbaudīt, vai nav kaut kur noskalojusies krāsa. Tā gluži nav krāsa. Lai gan, kā nu kurš var arī ar krāsu balstināt augļu kokus. Lūk. Bet vislabāk jau, protams, ir nopirkt gatavu masu un nobalsināt augļu koku stumbru. Jo patiešām visbīstamākais, kas ir jebkuram augam, tas nav šoreiz runa tikai par augļu kokiem, bet hortenzijas, tūjas, augļu koki tā skaitā, ir tieši tas, ja bojāsies auga miza. Jo, pirmkārt, tā ir perfekta mājvieta visiem kaitēkļiem un uzreiz infekcijas slimības, perfekta vieta, kur būs infekcijas, kur visādas slimības būs. Īsāk sakot, vissvarīgākais, kas mums ir jāizdara, ja mums kaut kas notiks ar lapotni, mēs viņu varam reanimēt. Bet, ja kaut kas notiks ar augļu koku mizu, tad, tur reanimēt jau būs ļoti grūti. Mūsu jaunais dārzs. Iziesim nelielā apskatā, parādīšu, kā te izskatās ziemā, un parunāsim arī par augiem. Lūk, pie ieejas mums ir liels rododendrs. Šo rododendru mēs izlēmām atstāt, jo viņš ir ļoti skaists, ļoti liels, un mūžzaļie rododendri parasti ļoti, ļoti lēnaudzīgi ir. Un, lai izaugtu šāds liels rododendrs, vajag vismaz pāris gadus. Ko daram ar rododendriem ziemā? Neko. Tieši neko mūžzaļiem rododendriem. Mēs viņu vienkārši ejam un apskatāmies, kā viņš jūtās, vai viss ir labi. Tātad ar rododendriem mēs nedaram neko. Rododendri ir vispār ļoti pateicīgi augi un stādām viņus pusēnā. Tālāk mums ir parūkkoks. Šeit pie mājiņas mums auga liels parūkkoks. Rudenī mēs visus šos apakšējos zarus nogriezām nost, lai viņš iegūst kaut kādu formu, lai viņš ir kompakts, un atstājām tikai augšējo lapotni. Parūkkoks ir ļoti, ļoti skaists un dekoratīvs augs,
Redziet, arī ziemā viņam tādi pušķīši ir. Un rudenī parūkoks krāsojās ar tumšu sarkanām lapām. Nu, ļoti smuki tas izskatās. Parūkoks arī ziemā, mīļie draugi, izskatās ļoti dekoratīvi. Man patīk. Tāpēc arī es viņu gribēju atstāt šajā dārzā. Tāpēc es jums teikšu, es ne mirkli nenožēloju, ka mēs atstājām parūkoku. Lūk, mājiņa, pati mājiņa. Pati mājiņa ir šāda maziņa, šīs ir otras durvis, pa kurām iziet ārā. Es vēl nezinu, mēs viņu jauksim nost, nejauksim nost, jebkurā gadījumā tagad, tieši tagad tur iekšā Artūrs darbojās un taisa visādus koku izstrādājumus dekoratīvos mūsu otram dārzam. Jo šajā dārzā es ļoti gaidu pavasari. Godīgi jums pateikšu, es gaidu vairāk nekā citus gadus, jo es gribu, lai ātrāk sākās šeit jau kaut kādi būvdarbi, lai ātrāk kaut kas notiek. Lūk, šeit man ir sastādīti apaļos rimbalīšos, krūmēlenes ir iestādītas, tur ir jāņoga, šeit ir ābelīte. Viss it kā pagaidām izskatās labi, bet vai tas viss ir pārzīmojis, to mēs redzēsim tikai pavasarī. Tāpēc tagad ir ļoti agri spriest par to, vai kaut kas ir pārzīmojis. Šūpoles. Šīs šūpoles patiesībā šajā vietā, viņas te nepaliks. Šis bērnu stūrītis, jo es viņu gribu pārbāzēt tur uz to stūri, starp to zaļo veco kompostu kaudzi, no blokajiem uzmūrēto, un starp to lielo kaimiņu krūmu. Tur, es domāju, viņi labi izskatīsies tās šūpoles. Gar žogu mēs sastādīsim tūjas, īsāk sakot, plāni ir lieli. Šo monstru es nevaru sagaidīt, kad nojauks. Man tā viņš tracina. Bet, vismaz pagaidām tur stāv kaut kāds lāpstas un kaut kādi štrumi stāv. Siltumnīca. Siltumnīca arī mums ir paredzēta restaurēt un reanimēt viņu. Mums gan izbira viens stikls siltumnīcā. Tā kā bija lielā vētra, tad kaut kāds zari te lidoja un izklopēja mums stiklu. Bet pa cik, pagaidām mums šī siltumnīca, viņa tāpatās ir plānota, lai viņu restaurētu. Tāpēc mēs pagaidām ar to stiklu neko nedaram. Iekšā siltumnīcā mēs neiesim, bet es ātri jums varu parādīt. Uz pagaidu laiku es iestādīju kāzenes, āvenes, un tur stūrī es iestādīju rozi. Un izskatās, ka dzinumi kaut kādi ir zaļi, jo, es nevarēju pavasarī, rudenī es nevarēju izdomāt, kur šajā dārzā iestādīt, tāpēc, ka mums šeit vēl notiks būvniecība un viss kaut kādi darbi notiks. Un tāpēc sastādīt dārzu ar kaut kādiem augiem, tas būtu pēdējais stulbums. Tāpēc kaut ko jau es iestādīju, jo visu šo daļu es gribu, lai tā ir dārza zona, un tāpēc tās bērnu šūpoles arī man tur traucē. Tur būs augstās kastes, augstās dobes, augļu kociņi un ogu krūmi. Šeit tiks atstāta vieta mājiņai, redziet skurstenis, kurās dūmi kūp. Artūrs ar čakli iekšā strādā. Šeit ir vēl daži augļu koki. Un šajā vietā es gribu to bērnu stūrīti, jo visur šeit būs Artūra darbnīca, lai viņš var darboties un būvēt visu kaut ko foršu. Lūk, un šajā vietā būs man privātais čilstūrīts, kur es varēšu iekārtot, kā es gribu. Principā es gribu arī sev kaut kādu šūpoles vai kaut kādu gultu, to es izdomāšu vēl. Jebkurā gadījumā pagaidām nekā daudz augi te nav. Šeit ir vēl viens rododendrs, kuru mēs arī izlēmām atstāt. Viņš ir viss vienos pumpuros, un
Rudenī es viņam visus vecos tos ziedus izkniebu ārā. Mēs pie viņa izravējām, un pavasarī es viņu pamēslošu ar organisko mēslojumu. Rododendram ļoti patīk organiskais mēslojums. Un visi šie pumpuri atvērsies vaļā, un būs skaisti ziedošs rododendrs šeit. Protams, ja mēs būvēsim šeit kādu māju, un mēs būvēsim, jo es gribu būvēt, tad, iespējams, ka nāksies viņu pārstādīt. Bet pat cik pirmo mēs būvēsim Artūra darbnīcu, tad pagaidām, lai šeit aug un zied tas rododendrs. Lūk tā, darba mums ir daudz, ļoti daudz. Lūk, šādi visādi mums te koku materiāli, spaiņi, kas mums te tik nav. Pagaidām tiešām šajā dārzā mums ir darba atmosfēra un vieta, kurā mēs ejam un lēnā garā jau darbojamies. Bet es šo dārzu, mīļie draugi, gribu uztaisīt ļoti, ļoti, ļoti skaistu un pilnīgi savādākā stilā nekā mūsu esošais dārzs. Es ceru, ka man izdosies.